Un tā ir pirmā daļa noslēgusies, un šodien mēs apbalvojam visas jaunākās mazo zvaigznīšu dalībnieces. Un tās ir meitenītes, kurš ir dzimušas 2007. gadā. Un A kategorijā pirmo vietu ar 10 punktiem un 5 simtaļām ir izcīnījusi Lietuvas pārstāve no Klaipēdas Viktorija Staponis. Vienas vietu Renāta Tankēvičēna. Otrajā vietā ar 10 punktiem ir Igaunijas Irinas Kikas sporta kluba pārstāve Viktorija Pūse. Trešajā vietā ar 9 punktiem un 9 desmitaļām ir Liepājas kompleksās sporta skolas pārstāve Diana Alandarenko. Ceturtajā vietā ar 9 punktiem un 7 desmitaļām ir 96. vidusskolas pārstāve Lana Drazdecka-Stanieviča. Piektajā vietā ar 8 punktiem un 75 simtaļām ir Igaunijas sporta kluba Irina Kikas pārstāve Diana Jurkina. Un 6. vietā ar 8 punktiem un 4 desmitaļām ir ievietojusies Igaunijas sporta kluba TikTok pārstāve Alīna Maluševa. Meitenes tiek apbalvotas ar medaļām, diplomiem un piemiņas balvām. Meitenes apbalvo AKA Interbaltiju pārstāve Laima Valēņa, kura pati ir bijusi pirmo mazo zvaigznīšu dalībniece un uzvarētāja šajās sacensībās. Liels prieks šodien redzēt šeit arī mūsu sacensību pirmās dalībnieces. Paldies meitenēm! Par piedalīšanos tiek apbalvota arī Darja Druncenko un Līta Tēnā. Un tiek apbalvota, protams, arī uzvarētājas trenere, kuras šodien šeit nav klāt, bet varbūt es varētu palūgt kādu pārstāvi. Награждается тренер-победительница, но ее здесь нет. Я бы попросила представителей или родителя прийти получить за нее приз. Tiek apbalvota arī pirmā dalībniece, kas šodien uzsāka sacensības ar drosmi, un tā ir Diana Jurkina. Un arī šajā kategorijā tika izvirzīta nominācija Cerība, kuru izvirzīja tiesneši, un šoreiz tā ir Diana Alandarenko no Liepājas kompleksās sporta skolas. Viņas trenere ir Julija Visovska. B kategorijā pirmo vietu